augšas. Būvvalde neprasa detalizētus rasējumus, jo tā nespēja pārrēķināt visas konstrukcijas. Tā uzticas ekspertiem, un tā tas bija arī Zolitūdes veikala gadījumā. Protams, mēs varam runāt par to, ka viņi izstāsta dīvaini uz vienas lapas, bet, lai atteiktu, ir jābūt konkrētam normatīvā akta punktam, uz kuru būvvalde var atsaukties. No atbildēm jāspriež, ka gan ekspertam, gan būvvaldei kopnes, uz kurām guļ jumts, maz interesējušas. No būvvaldē saskaņotā projekta izriet, ka daudz detalizētāki rasējumi būs jāveic būvuzņēmējam. Tādēļ pievēršamies celtniecības fāzei. Par veikala un mājas celtniekiem Homburga, sekojot arī bankas ieteikumiem, izvēlējās būvkompāniju Re&Re. Tā pērn iekļuva Latvijas lielāko būvnieku topu 1. vietā. Par Zolitūdes objektu atbildēja Re&Re līdzīpašnieks Dīdzis Putniņš. Viņa dzīves biedre ir arhitekta firmas Kups, viena no līdzīpašniecēm. Kups savulaik arī projektējis Re&Re biroju ēku. Re&Re būvdarbu vadītāji Zolitūdes objektā bija Staņislavs Kumpiņš un Sergejs Ņesterovičs. Celtniecības darbi Priedainas ielā 20 sākās 2010. gada rudenī. Re&Re apakšu uzņēmums Vicom Industrie tieši atbildēja par būvkonstrukciju piegādu un montāžu. Tolaik uzņēmums gan vēl nebija reģistrēts būvkomersantu reģistrā. Saskaņā ar dokumentiem par konstrukcijām atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā bija Andrejs Kuļašovs, taču viņš objektā nemaz nesot strādājis. Celtnieku uzrādītajā būvprojektā metāla konstrukcijas jau ir dalītas ar skrūvju savienojumiem vidū. Pēc būvkonstruktora teiktā atvest sadalītas kopnes un saskrūvēt uz vietas objektā ieteikusi par būvkonstrukciju piegādi un montāžu atbildīgā Vicom Industrie. Šajā stāstā gan ir baltie plankumi. Vicom Industrie bija ģenerāla būvnieka Re&Re apakšu uzņēmējs, taču Re&Re saņēmuši projektu jau ar sadalītām kopnēm. Vicom pārstāvji ar mums tikties неvēlējās. Чушь полная. Оно было за полгода разделено тем же Сергицем до того, как вообще мы стали рассматривать этот проект. Понимаете? Это чушь полная. Тут поэтому скоро все станет явным. А так вот, получается, сейчас все друг друга поливают и прикладывают вину. На самом деле не мы это придумали, проект нам такой попал уже. Pēc iesaistīto stāstītā jāsacina, konstrukcijas sadalīšana notikusi starp parakstu saņemšanu būvvaldē un darbu sākšanu. Projektā gan ir skaidri rakstīts, ka detaļas jārasē būvniekam, un tas attiecas arī uz skrūvju mezgliem, kas satur kopā abas kopņu daļas. Detalizācijas veicējs ņem šo materiālu, veic aprēķins, izstrādā mezglus, saskaņo ar faktiski visiem iesaistītajiem. Kurš ir tas detalizācijas veicējs? Vicom Industrie šī gadījumā. Tad viņi arī izdomāja, cik tās skrūves ir nepieciešams, kurās vietās? Jā. To mezglu tieši. Tātad Sergeta vēstījums Re&Re apakšu uzņēmējam bija jāuzzīmē skrūvju mezgli. Pati šī kopne, kas tur kopā, ir gatavs būvizstrādājums, ko piegādā konkrēts ražotājs. Un tas vidējais mezglis, pats vidējais mezglis, kurš, acīm redzot, ir bijis tas vājais posms, tas ir bijis jāizstrādā, un tas arī, acīm redzot, tika izstrādāts tā sauktajā detalizācijas sadaļā. Un šīs sadaļas veikšana nebija Sergetam nekad pasūtīta. Normatīvi atļauj detalizētākus rasējumus izstrādāt būvdarbu laikā, bet tie jāsaskaņo ar būvprojekta autoru, tātad šajā gadījumā ar arhitektu firmu Kups, taču Kups domā citādi. Arhitekti kā autoru uzraugi nav saskaņojuši Vicom izstrādātos detalizētos mezglus, un arhitektiem kā autoru uzraugiem tas arī nav jādara. To saskaņo ar attiecīgās projektu daļas autoru. Tātad Kups uzskata, kopņu detaļas bija jāsaskaņo ar Sergetu, kurš celtniecības laikā raudzījās, vai konstrukcija likšanā nav kādas atkāpes no projekta. Tāpat domā arī celtnieki. Viņš zināja, viņš ir pārbaudījis, viņa paraksts to nozīmē un visu to, kā saka, atzīmes par pareizēsā. Tātad arhitekts atbildību veļ uz būvkonstruktoru, viņš uz celtniekiem, celtnieki atpakaļ būvkonstruktoram.
Nevienā no daudzajām projektu versijām nav atrodams smalki detalizēts kopņu savienojošo mezglu rasējums. Pēdējā variantā ir redzamas skrūvi caurumu vietas, bet nav minēts, kādas skrūves vajadzēs un kā montēt. Uz šī rasējuma ir Sergeta paraksts. Kas šī gadījumā iztrūks, tas ir, kādā veidā šīs konstrukcijas tiek savienotas. Tātad mezgls kopā ar skrūvēm. Tātad par skrūvēm arī nav skaidrību, kādas skrūves tur ir domāts. Šī detalizēto rasējumu sējumā nav šāda mezgla. Acīm redzot, būvlaukuma atbildīgie uzskatīja, ka ar to pietiek. 2011. gada 28. februārī atbildīgie būvnieki parakstīja 18 metālu kopņu un siju pieņemšanas aktu, parakstoties zem teikuma, ka darbi veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem. Aiz šiem parakstiem slēpās nevien paviršība vai nekompetence, bet arī tīšs noziegums. Pēc veikala sabrukšanas par konstrukciju montāžu atbildīgais būvdarbu vadītājs Andrejs Kuļašovs apgalvoja, ka nekad Zolitūdē nav strādājis. Par to, ka jūsu vārds tur ir minēts dokumentos, jūs uzzinājāt pēc nelaimes no medijiem. Jā, pareizi. Pēc Kuļašova stāstītā, Vikom industrija apakšuzņēmējs Monce bez Kuļašova piekrišanas izmantojuši bijušā partnera vārdu, lai noformētu dokumentus. Moncei konstrukciju montēšanai vajadzēja certificētu speciālistu, kāds bija Kuļašovs. Izmeklēšana atklāja, ka Monce valdes loceklis Viktors Ivanovs parakstījās ar Kuļašovu vārdu būvdarbu žurnālā vairākas reizes, tostarp par būvkonstrukciju montāžas darbu izpildi. Там другая же фирма делала конструкцию. Виком. Да. И они только попросили смонтировать. Они же болты дали и все. И свои конструкции. Ivanovs arī Monce darbnīcās Jaunolainē izgatavoja sekto darbu aktu un aizved tālāk uz Vikom industriju biroju, lai nodotu tālāk parakstīšanai atbildīgajiem būvniekiem. Vai Vikom industrija tiešām domāja, ka Ivanovs ir Kuļašovs? Я извиняюсь, некогда мне сейчас. Это все мы скоро узнаем и увидим. Un vai ģenerālbūvnieks neko nenojauta? Nevar šobrīd komentēt šī krimināla procesa materiālu, par kuriem jūs runājat. Mums tādā pakāpē tik sīki nav zinām, lai varētu vērtēt, kas tur ir vai nav konstatēts. Ivanovs visā atzinās un samaksāja prokuroru noteikto sodu nepilnus 2000 eiro par dokumentu viltošanu. Policija neizslēdz iespēju viņam celt apsūdzību arī galvenajā krimināla procesā, ja viņa rīcībai būs saikne ar veikala sabrukšanu. Būvniecības dokumentos tāda firma Monce nekur nav minēta, tādēļ Ivanova pēkšņā parādīšanās aizstāvjiem liek domāt, vai nav atrasts kāds bandinieks, kuru upurēt, lai pasargātu daudz vērtīgākas figūras. Bažīgu dara tas, ka šeit prokuratūra un policija nav tomēr rakusi dziļāk. Jo tur nav runa par vienu parakstu. Tur ir vairāk kā 10, laikam tūp pie 20 šo te parakstu, kurā vietā viņi ir viltoti. Jā. Īpaši ņemot vērā, ka būvdarbu žurnāls nepamet būvlaukumu, vismaz pēc noteikumiem tā nedrīkstētu būt, tad jautājums, kā tas varēja notikt. Tā, kad neviens par to nezināja un neredzēja. Šos visus būvniecības darbus vajadzēja uzraudzīt kompānijai CM Consulting. Tās īpašnieks savulaik nāca no Somijas. Zolitūdes objektā par atbildīgo būvuzraugu CM Consulting norīkoja Mārtiņu Draudiņu. Priedainas iela 20 bija viens no daudziem objektiem, ko Draudiņš uzraudzīja, vienlaikus strādājot par celtniecības daļas vadītāju Latvijas Universitātē. Man vajadzēs izmeklēšana, būs oficiāls viedoklis un tad ir versija. Pēc tam es varu kaut ko izteikt, bet šobrīd, nē. Bet ir tā viena notiesātā persona, kur jau ir piemērots sods, vai jūs toreiz nepamanījāt, ka tur iespējams bez būvdarbu vadītāja notikusi tā konstrukcija montāža? Jūs mani ievelkat diskusijā. Šobrīd nevar jums atbildēt, tāpēc, kad
Es vēlreiz saku, neesmu iepazīstināts ar šiem faktiem, teiksim, kas ir. Es zinu to, kas notika objektā, tad, kad bija. Patreiz komentārs nekāds nesaka. Veikalu uzcēla apmēram gada laikā. Pēc objekta un dokumentu apskates būvvalde atļāva to lietot. Tas viss attiecīgi tika pārbaudīts un acīm redzot, nebija pamats uzskatīt, ka ir nepieciešams kaut kāda papildus pārbauda. Kad veikals bija pabeigts, blakus tam sāka celt dzīvojamo māju un labi iekārtot veikala jumtu. Izmeklēšanai būtu jāsniedz atbildes uz jautājumu, vai konstrukcija lūšana neveicināja iespējams sliktākas kvalitātes skrūves, vai netika pielietoti smagāki jumta apzaļumošanas elementi, vai viss bija kārtībā ar lietus ūdens novadi. Vairākus mēnešus pirms nobrukuma Maksims darbinieki ģērbtuvēs no griestiem tecēja ūdens dēļ nepietiekami hermetiskām šuvēm. Avārija varēja būt nekas vairāk kā tikai būvobjekta sabrukšana, taču gandrīz 2 gadus te atradās veikals. Tādēļ daudz skatījumā daudz svarīgāk par jautājumu, kāpēc tas sabruka, ir jautājums, kāpēc tur atradās cilvēki. Veikalu darbība celtniecības laikā bija iespējama, jo būvvalde bija atļāvusi projektu sadalīt kārtās. 2010. gada vasarā būvvalde atbalstīja attīstītāju vēlmi būvēt bērnu rotaļu laukumu uz jumta, kamēr apakšā cilvēki iepērkās. Daudz stāv dzīvojamā ēka un tirdzniecības centra jaunbūve Priedēnas ielā 20 centros priekšpilsētā. Zolitūda pasūtījuma. Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes... Būvvaldes sēdē nebija diskusijas par to, vai pareizi ļaut eksploatēt veikalu pirms visu darbu pabeigšanas. Pasūtītājs vēlās realizēt un viņiem būtu ļaut tikai pirmajai kārtai, tas ir tirdzniecības centra jaunbūvei Priedēnas ielā 20. Iebildumu nav, jā, paldies. Paskaidrojumu rakstā, ko mēs redzam, melns uz balta bija rakstīts, ka otrās kārtas būvniecības laikā pirmās kārtas, tad pirmai veikalam ir jāfunkcionē, kas nozīmē tikai un vienīgi to, ka konstruktīvie risinājumi ir rēķināti tādi, lai būvdarbu uz jumta netraucētu veikala eksploatāciju un neapdraudētu konstrukciju noturību un beigās apmeklētāju drošību. Bet būvvalde to pārbaudīja, vai tās konstrukcijas tur tos būvdarbus uz jumta? Jo tas, ka pasūtītājs un būvnieks norāda, ka būvdarbi var notikt, kamēr lejā strādā veikals, vai tas ir, vien ir pamats uzticēties viņiem? Būvvaldei nav pirmkārt ne pienākuma, ne arī tehniskas iespējas tajā termiņā, kas ir atvēlēts būvprojekta saskaņošanai, pārēķināt visas konstruktīvās noturības un slodzes. Jautājumu, kāpēc projekta pirmās kārtas eksploatēšana tika pieļauta, kamēr notika otrās kārtas būvdarbi, vaicājām Homburgas Zolitūda. Kompānija atteicās atbildēt uz šo un daudziem citiem jautājumiem, aizbildinoties ar apdrošinātāju aizliegumu. Pēc Homburga iniciatīvas kļūt par veikala nomnieku piedāvāja kompānijai Maksima Latvija. Lietuviešu dibinātais uzņēmums pērn kļuva par lielāko tirdzniecības ķēdi Latvijā. Zolitūdas veikala nomas līgumu Maksima noslēdza vēl pirms projekta uzsākšanas, bet vēlāk ar Maksimas grupu saistīts uzņēmums arī kļuva par veikala īpašnieku. Cietušo aizstāvis uzskata, ka tieši attīstītājs Homburga un veikala ķēde Maksima bija tie, kas riskēja ar cilvēku dzīvībām, neslēdzot veikals uz celtniecības laiku. Ja Maksima savu peļņu nostādīja augstāk par cilvēku drošību, tad arī Maksimai par to ir jāatbild, jo viņa pelnīja uz šo cilvēku, kas gāja bojā рейкин. Значит, в отставку идут те, кто чувствует реальную ответственность. Sabrūkot veikala jumtam, 4 Maksimas darbinieki zaudēja dzīvību, 2 smagi cieta. Valsts darba inspekcija, izmeklējot šos gadījumus, konstatējusi 4 cēloņus, kas izraisīja bojāēju un traumas. Viens no cēloņiem, nogruvums, nav tieši Maksimas atbildība, bet vairāk ir gan. Netika pienācīgi organizēta drošības instruktāža, nebija riska novērtējums būvdarbu dēļ un nenotika cilvēku evakuācija, atskanot ugunsdrošības trauksmes sirēnai. Pulksten 16:21 pa skaļruņiem